Dāmas un kungi, 4. maiņa ir devusies laukumā, jeb podkāsts 4. maiņa šodien pirmo reizi no Win-Win veikala telpām Pepsi centrā. Šodien pastāstīsim vispār, kas mēs esam, ko mēs te darām, kas ir aktuāli, par ko mēs šeit runāsim. Un, ar jums kopā runāšu es, Ernests Voļskis, un mans kolēģis Edvards Kalniņš. Čau, Edvard! Tieši tā, sveiks, Ernest! Manuprāt, baigi forši, ka mēs uzaicinātu vadīt podkāstu. Par sportu, kas vispār, manuprāt, aktuāli Latvijā tieši šogad ir, ka mums tik daudz tie panākumi ir. Jā, un ir īpaši arī tagad, kad laiks ir tik augsts, negribās tomēr sēdēt tikai istabā. Būtu jauki padarīt kaut ko aktīvu, gan telpās, lai sasildītos, gan ārpus telpām. Dažādi īstais laiks, tev pilnībā piekrīt. Jā, un tas, par ko mēs šodien noteikti vairāk runāsim, ir florbols. Jau, kā zinām, tad Rīgas Florbola līga atbalsta šo podkāstu. Un, tas, manuprāt, baigi forši, ka vispār ir tādas arī līgas uztaisītas, kur jebkurš var pievienoties, ka varbūt tev nav tik liela pieredze un tev uzreiz pievienos komandā, ļaus tā tad spēlēt, kas vispār forši tieši veicina to aktīvo dzīvesveidu. Jā, pilnīgi noteikti, es tev piekrītu, jo liela problēma jau ir tā, ka cilvēki sēž mājās un neko nedara. Un tieši šādi projekti, šādas līgas, tā ir tiešām laba iespēja kaut ko darīt, izkustēties no vietas. Un es piekrītu, man arī ir liels prieks. Jā, tāpēc arī varbūt sākumā iepazīsimies tā tuvāk. Mēs to jau sākam jau iet iekšā tajā sportā, bet tad jau pieteicis sevi, esmu Ernests Voļskis. Tad pats strādāju par komentētāju televīzijas kanālā TV4. Tie, kas tagad seko līdz pasaules čempionātam florbolā, tie noteikti ir dzirdējuši manu balsi. Lūk, tā arī es izskatos. Bieži vien ar komentētājiem ir tā, ka nezinu, kā izskatās, tik visu laiku dzirdu balsi. Tā kā, beidzot, mēs redzam, jā, tāds sveiki visiem, kas klausās. Svīsts, tas nav mākslīgais intelekts, nav ChatGPT uztaisīts. Bet tad vispāriskā komentētājs sāku EBK sācis spēles komentēt viņu YouTube kanālā, tad komandu no Ādažiem. Paldies viņiem par šo doto iespēju, tagad jau 3,5 gadus komentēju. Pats arī es vēl studēju biznesa augstskolā turībā, 4. gads, sveiciens turībai, šī nav nekāda reklāma, vienkārši. Man prieks, ka tagad man palicis vēl tik bišķiņi ir un pabeigšu arī augstskolu, ieguvuši bakalauru. Un es domāju, kādu interesantu faktu pateikt par mani. Es esmu iespējams pirmais latvietis Itālijas florbola līgā. Itālijas florbola? Jā, tā kā uzreiz cilvēkiem skan Itālija, tāds tur spēlē florbolu vispār. Jā, man likās, tur pizzas sēdo. Tur ir pizzas un spēlē futbolu, bet rēdieniem asociējas vairāk Itāliju. Kā tas vispār florbols nāca, ka es tātad biju Itālijā Erasmusā uz pusgadu, un es izdomāju, kāpēc nepadarīt Erasmus interesanti uztaisīt kaut starptautisko pārēju tātad florbolā. Es atradu, ka tieši, kur es braucu studēt Milānā, ka tur ir florbola komanda. Tāds davāja uzrakstam. Viņi uzreiz man atbildēja, ka forši no Latvijas, tāda top 5 un tāds, es jau neesmu tāds florbolists. Tad nebija gadījumā pirmais cilvēks vispār no Latvijas tur, kas pieteicās pie viņiem. Es tāpēc saku, ka es esmu iespējams pirmais, bet Nē, es domāju, kas tieši vispār, kas tur ir bijis un gribējis spēlēt tieši Milānā, florbolu. Jā, tā noteikti. Viņi man teica, ka ir bijuši no visādām valstīm, viņiem pat bijuši čaļi no Taizemes atbraukuši spēlēt tāds wow. Jo visi lielākoties studenti vienkārši forši pasportot, tā kā ir runā. Es jau teicu, Latvija ir 5. vietā, Itālija ap kaut 30. vietu. Tad es atbraucu, tad uzreiz komandā tiek pirmā spēle. Protams, negribu lielēties, bet komandai tā bija pirmā uzvara sezona uzreiz. Mēs tur uzvarējām vietējā, mums bija tāds Milānas derbijs. Un zīgā tāds forši, ka uzreiz to šķiet Milāna, tāds AC Milāna, Inter Milāna futbola komandas tāds wow. Jā, vajag grandi. Jā, bet tas bija vienkārši kā no Itālijas tāds. Tas tāds interesants stāsts par mani, kas ir Itālijas florbola. Varētu teikt, ka tu izcēli pilnībā visu to komandu. Tevs dēļ viņi būtībā tika kaut kur tālāk. Zelta spēlētājs tu biji. Tā teikt, smieklīgi jau bija visādi atgadījumi. Tas, ka arī treniņos valoda pa pusē itāliski, angliski, tā kā knapi tur daži runā un tu mācies to itāļu valodu. Tu iemācies tās galvenās frāzes, apmēram, kas tur ir maiņa, metiens, piespēles, nezinu, vēl kaut kas tur bumbiņa. Tā kā tas tāds... Edvards, pastāst par sevi skatītājiem, arī es visu laiku stāstu par savu Itālijas pieredzi. Jā, taisnība. Arī es gribu iepazīstināt ar sevi vairāk. Man sauc Edvards Kalniņš. Es nespēlēju sporta spēles profesionāli, teikšu godīgi, jā. Lai gan man ir vairāk hobiji, kas ir saistīti ar to pašu
sportošana, gan riteņbraukšana, gan arī peldēšana. Tas jau ir daudz, manuprāt. Jā, bet es to nedaru profesionālā līmenī. Sportot, tā kā, vismaz sports ir. Jā, nav tā, ka es neko nedaru. To es gribu uzreiz pateikt. Protams, varbūt varētu darīt arī vairāk, vienmēr varētu darīt vairāk, bet es vairāk tās sporta lietas, es uz tām vairāk skatos, kā skatītājs. Ne tik ļoti kā cilvēks, kas ir tur iekšā, kas ir spēlētājs komandās vai kas pārzina ļoti labi tiesāšanu. Arī ar visu šo podkāstu es vairāk gribētu tā paskatīties no tāda klasiskā skatītāja acīm, kurš varbūt nevienmēr saprot, kāpēc tiesnešu lēmumi ir tādi, kādi tie ir, kāpēc ir, piemēram, sodi, noraidījumi. Laukumā baltā sarkanā komanda. Otrais numurs padod 15. numuram, 14. met pa vārtiem. Jā, vai tas garais. Ko viņš dara? Tas garais, 2 minūtes dabūja. Vairāk par tādu labu spēli, kur ir prieks un bauda skatīties, taču man gribētos vairāk pareklamēt, un izgaismot, kas tur īsti notiek. Es gribētu saprast vairāk, es gribētu arī palīdzēt mūsu skatītājiem un klausītājiem, kur varbūt nav tik ļoti ar sportu uz tu, vairāk uz jūs. Tā pašā laikā gan jau arī skatītāji ir kāds, kur ir vēl lielāki eksperti par mums, tā kā vispār. Noteikti. Tāda arī var gadīties skatītāji. Bet, par ko mēs vispār runāsim, jau teicu, lielākais uzsvars būs uz florbalu. Bet noteikti mēs arī parunāsim par tādiem kādiem citiem sporta veidiem, aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. Jo, manuprāt, Latvijā ir tā, ka mēs sekojam lielākoties visiem sporta veidiem. Vispār forši, ka mums tāda valsts ir, ka mēs kaut visur izceļamies. Varbūt ne tik labi kaut kur, kā mēs nezinām. Negribas nevienu sporta veidā aizvainot. Mēs noteikti, es ceru, ka neaizvainosim, bet gan jau viss saprata, ka... Ar humoru. Jā. Tieši tā. Jā. Kā jau teicu, mums podkāsts lielākoties par florbalu saistīts ir, un man gribētos sākt tādu tēmu, kas ir aktuāls tieši šajās dienās. Es nezinu, cik ilgā laikā podkāsts tiks ierakstīts, kad tas būs gaisā, bet šobrīd ir tieši otrdien, 5. decembris, un pagājušajā nedēļas nogalē sākās pasaules čempionāts florbalā sievietēm, kur arī spēlē tieši Latvijas izlase. Jā, tieši tā. Skaties, atver pasaules čempionātu florbalā. Es uzmetu acis. Jā, protams, es pasakoju līdzi. Tiesa gan nevarētu teikt, ka tur būtu, cik es redzēju, ļoti daudz skatītāju klātienē, piemēram, kas arī skatītos pašu čempionātu, un arī nevarētu teikt, ka to ļoti labi atspoguļo, piemēram, Latvijas mēdījos, bet es tiešām pasakoju līdz tam, kas notiek. Es ar savu balsi dzirdēju sporta ziņās panorāmā. Man bija tāds, wow, es dzirdu savu balsi panorāmā. Tas jau ir ierakstīts. Jā. Lai saglabājās. Bet par Singapūru, par čempionātu runājot. Man liekas, Singapūra vispār tāda, kā ģeogrāfiski tāda svarīga vieta. Atcerēsimies basketbolu. Basketbols taču arī tur ar Okeāniju, ar Manilu, Džakartu, Singapūru bija ļoti saistīts. Jā, visas valsts tur, Indonēzija, Filipīnas, Singapūra plakus vienotrai tāds. Āzija sāk izcelties. Jā, un basketbolā mums toreiz tur tajā pusē gāja diezgan labi, es tā teiktu. Kā ir ar florbalu? Jā, kā ir ar florbalu. Jā. Vai mēs varam teikt tāpat? Jāapsaka tā, ka Latvijā tāda aizdīja grupu turnīru. Visas 3 spēles mēs zaudējām. Sākām pret somietēm. Rezultāts 1-14. Pēc tam pret Norvēģiju diezgan sīgs nospēlēja. Zaudējums tikai 3-4, 5 minūtes līdz spēles beigām. Tad mūsējās ielaida vārtus, diemžēl, un piekāpās. Un vakardien, jāsaka tā, ļoti daudz spēks atstāts pret Norvēģijas izlasi. Diezgan sāpīgs zaudējums ar rezultātu 1-22, kas, diemžēl, bija antirekords Latvijas sieviešu florbalas izlasē, jo iepriekš tika zaudēts Zviedrijā rezultātu 0-21. Kā diezgan sāpīgi. 1-22 vakar zaudēts un 0 punktu grupā. Tomēr, ja kaut ko pozitīvu te var izcelt šajā rezultātu attiecībā, tad labi vismaz, ka vienu vārtu tomēr ir gūt. Ja mēs tā skatāmies, tad jā. Grietni bēdīgi. Tomēr savsāk zaudēt. Ļoti skaistas vārds, skaistas saspēles ar Danfeldu, Rozītu un Ankudīnu. Tiešām skaisti. Viena no Latvijas līderiem florbalu tieši izlasē. Un rītdien, tātad trešdien, 6. decembrī, 10 no rīta jāspēlē pret Japānas izlasi astoņdaļfināls. Daudziem uzreiz šķiet pagaļ Japānu, tur spēlē florbalu. Bet jāskatā, ka Japāna ir spēlējusi ļoti daudz pasaules čempionātos florbalu. Vienkārši tur tā lieta, ka viņas vienmēr ir bijušas šajās CD grupās. Florbalā ir tā, ka nav tā, ka, piemēram, visas komandas ir samiksētas, bet ir tāda
AB grupa, kur ir tāds spēcīgākais astotnieks. Un pēc tam 9. līdz 16. vieta ir tādas zemākas vietas, un tad 2 izlasēm no C un D grupas ir iespēja cīnīties par augstākām vietām. Ja tu tur, piemēram, noslēdz ļoti slikti, tad C, D grupā pēc tam cīnīties par pēdējām vietām. Bet tas nozīmē, ka mums vēl ir izredzes. Mums ir izredzes, ja mēs nevaram būt zemāk par 12. vietu. Skaidrs. Tas tomēr tāds vājš mierinājums. Lielais mērķis. Tas nav mērķis. Nē, man liekas, ka bija gan mums tomēr mērķis, vismaz cik es lasīju, ka iekļūt vismaz top 8. Jā, tas arī ir. Kā tev pareizi. Bet to vēl var sasniegt? Var sasniegt, jāuzvar arī Japānu, mēs esam top 8. Tik vienkārši šķiet. Skaidrs, jā. Tiešām viens nieku uzdevums tikai atlicis. Jā, jo zin, kā arī ir tā lieta, ka daudziem varbūt šķiet, ar Japānu, vai tur vispār florbolu, tas, ko jūs teicat, spēlē, bet Japāna lūk savā D apakšgrupā izcīnīja 2 uzvaras un 1 nešķirt, un no šīm 2 uzvarām bija uzvara pret Dāniju, kas ir tāda, jāsaka, top izlase arī pēdējos gados jau, un šodien nospēlē nešķirt pret Igaunietēm 3-3, kas bija tāds wow, jo Igauni arī ir tādā Latvijas tā teikt, līmenī šobrīd florbolā, un mums tieši bija pārbaudas spēles 2 pret Igauniju Tallinā, un jāsaka, diezgan cīksti gāja, vienā spēlē Latvija uzvarēja, otrā Igaunija. Un tagad arī sanāk, ja mēs uzvaram pret Japānu, tad ļoti iespējams, ka jāspēlē būs arī pret Igauniju. Pret Igauniju mēs vairs nevaram spēlēt, jo Igaunija palika 3. vietā grupā, un Igaunija cīnīsies, diemžēl, par 13. un 16. vietu ar Austrāliju. Viņiem rīt spēlē ar 7 no rīta, un tad tur vēl pretī ir Francija, un, ja nemaldos, kas tur vēl bija viena izlase, Amerika, pret ASV, ASV rīt. Tātad šīs 4 izlases spēles par pēdējām vietām. Noteikti vēlēsim pašu to labāko. Jā, mēs vēlēsim uz ziemeļkaimiņiem. Un jā, arī ziemeļkaimiņiem, protams, bet vienmēr jau esam par Latviju. Tieši tā, vienmēr esam par Latviju. Un, ja mēs uzvaram Japānu, mums pēc tam jāspēlē ceturtdaļfinālā būs pret Zviedriju. Tas izklausās pēc ļoti grūta uzdevuma. Tas ir kaut kas vairāk kā iespējamā misija. Challenge. Jā, jo tas arī, uz ko mēs gājām, mēs pieņemsim, spēlējam par 5. vai 7. vietu. Un tad tur vēl tādas izlases cīnās, kas, manuprāt, varētu būt šajā 5. līdz 8. groza. Ir tātad Polijas, Norvēģijas un Slovākijas izlases. Un tagad es pastāstīšu pašu interesantāko. Tātad turnīrs notiek Singapūrā. Tur ir 6 stundas starpības priekš. Tad mums vakar sākās spēle 2, Singapūrā bija 8 vakarā, mums rīt spēle ir 10, Singapūrā ir 4 dienā. Un tātad izšķirošās spēles ir īpaši spēle par 7. vietu. Svētdien Singapūrā tikai 10 no rīta. Tas zini, cik Latvijā būs pulkstens. Tad 6 stundas uz mīnusā, jā. Ārprāts, baigi agri. Un man tas būs televīzijā jārunā. Tev būs jārunā. Tad tu vispār gulēsi tajā naktī? Nē. 4. tātad svētdien Latvijas spēlē par 7. vietu. Un nav mierinājums, ja mēs cīnāmies par 5. vietu, ko es, protams, ceru. Tā kā par 5. vietu, ka mēs cīnāmies, tas ir 7 no rīta. Jā, es esmu pārliecināts, ka spēlētājs noteikti ir atklimatizējušies. Es ļoti ceru. Tev gan būs grūti un arī citiem līdzjutējiem. Ja mēs tieši vakardien, mani kolēģi, ar ko mēs komentējam šīs spēles, mēs tādu pastījāmies kalendārā, 4. svētdien. Tā kā būs jautri. Tu dzersi enerģijas dzērienus vai kafijas? Vai kāda būs tava, ko tu darīsi, lai neaizmigtu? Es noteikti kafijas dzeršu daudz. Bet, tādēļ arī 10 no rīta šķiet tāds komentēt 10 no rīta, wow, tāds. Vēl svētdienā. Jā, tagad tieši par brīvdienām mums bija sestdiena, svētdiena, 10 no rīta, un vakardien bija tāds 2 dienā. Ok, tas ir mierinājums. tāds vakara spēle Singapūrā, bet tāds normāls laiks Latvijā priekš florbola. Bet jā, tad tas kopsavilkums tāds, kā tu domā, kā Latvijai varētu, kura vieta tad beigās būt? Godīgi sakot, es neņemos prognozēt, jo, kā vienmēr ir bijis, parasti jau cilvēki prasa, ko tu domā un kā tev šķiet. Un tāds Mērfija likums, tad, kad es pasaku kaut kādu prognozi, tad vai tur es tur saku, ka tā komanda uzvarēs, uzvar beigās otra komanda. Tagad es prognozētu kaut kādu konkrētu vietu, varbūt būs galīgi greizi. Es, protams, ceru uz to labāko, uz maksimāli augstāko rezultātu, bet, es nezinu, bet visādi jau var gadīties. Visādi var gadīties, jā.
Nu, zin kā, es ļoti ceru, ka tiešām būs šī 5. līdz 8. vieta. Es manuprāt, protams, 5. 7. tas būtu tiešām, ar ko es baigi priecīgs būtu. Tā es skatos 5. vietu, kad skatās, kas tur pretī tātad šīs izlases Vācija, Polija, Slovākija. Viena no šīm spēlēm varētu būt tāda izšķirošā mūsējām. Es ļoti ceru tiešām uz šo 5. vietu. Jo, aizņemjoties to, pret Japānu rīt, protams, jāuzvar tas tāds svarīgākais, bet aizņemjoties, ka mēs tur Zviedriju uzvaram ceturtdaļfinālā. Tā kā Zviedri noteikti ies uz šo te finālu, bet man šogad ļoti patīk Somijas izlase. Es viņus lieku kā galvenos favorītus, vispār tiešām simpatizēju tā izlase, kā arī viņi tieši sociālajos tīklos, pastoties Instagramā, TikTokā, kā viņi veido saturu. Cik ļoti tā komanda visi saliedēta, ka viņi iet caur tiešām tādu fanā, jokiem, reāli tāds foršs saturs. Bet tā Zviedrijā tieši pastoties viņa Instagramas, TikTokus, tur tāds, ka nofilmē, kad spēlētājs nopietni iet, piemēram, tur uz autobusu. Tā kā tas tāda riktīgi koncentrēšanās. Un varbūt tas arī var nocēlēt pa labu. Viņi nopietni strādā uz tēlu. Jā. Bet es domāju, ka tā kā var ar tādu foršo, tādu komandu saliedētību. Nevar jau zināt, varbūt tiešām siedietis, ka nav šīs kameras priekšā, viņas arī tādas pašas ir. Tā kā. Bet man patīk tiešām Somijas izlase, kā šogad spēlē. Tur ir tā interesanti, ka tur ir 2 dviņu māsas, Ona un Vēra Kaupī. Un abas reizē arī ir uz laukumu. Abas spēlē vienā maiņā un visu laiku sevi ierauga. Kā viņas dod piespēles vienai otrai. Tas ir tā kā spoguļotāvā? Precīzi pateic. Un starp viņām vēl ir tāda jaunā debitante Misa Turunena, kurai 18 gadi. Viņa šobrīd ir Somijas labākā vārtu punktu guvēja Somijas līgā. Un nākamais sekotāji ir pa 14 punktiem mazāk. Nopietns atrāviens. Viņai ir 18 gadu, viņas visas 3 spēles iedomājas, kādas viņām tur ir saspēles. Un beigās arī mēs zaudējām 14-1. Un viņas tur iet uz top. Un vakar arī pret Šveici 4 spēlētājiem bija 3 vārtu gumiju hat-trika pret Latvijas izlasi. Jā, labi viņām. Diemžēl jāsaka tā. Bet, labi viņām. Jā, es ļoti ceru uz 5. 7. vietu. Tas tāds mans prognozes, kā uz to arī ceram. Bet rītdien jāuzvar Japāna. Tagad jau redzēsim, kāds būs rezultāts. Bet tālāk es vēlos parunāt par LV Floorball līgu, tātad par Latvijas Floorball čempionātu. Kas jauns, kas labs tur? Kas jauns ir aizvadīts jau pusi no sezonas. Katra komanda jau tagad dažām 11, 12 spēles, bet ir tātad jau aizdīts pirmais šis aplis. Un, man ļoti patīk, kā šogad spēlē tātad 2 komandas, kas ir Kocēna, Rubene un Talsa komanda. Komandām tātad ir 9 uzvaras šajā sezonā, 2 zaudējumi. Un vēl liels pārsteigums noteikti man patīk, kā spēlē Ādažnieki, UBK Sāc komanda. Jo es varu pastāstīt, Sāc komanda pagājušajā sezonā ļoti slikti gāja. Viņi pēdējās spēles vienkārši zaudēja ļoti smagi. Vispār komanda brauc 2 maiņās gandrīz uz izbraukuma spēlēm, kas arī bija diezgan sāpīgi. UBK Sāc šobrīd ir 6. vietā ar 19 punktiem, tikpat arī ir Lielvārdu Fatpēpa komandai. Tā kā redzēsim, iespējams Sāc plēfā, kas manā šogad tāds mazliet nesaprotams ir Valmieras komanda. Ļoti grūti iet valmieriešiem. Pēdējās spēlēs gan viņiem ir labāks sasniegumi ir tieši. Kā domā, kāpēc tas tā varētu būt? Pat grūti spriest, ka arī tas sastāvs baigi nav mainījies, tā kā kodols arī, bet kaut kāda jau tur ir problēma, es pats arī nesaprotu. Piemēram, dažas spēles viņi zaudē, piemēram, bija spēle Ādažos pret Sāc komandu, pats šo spēli komentēju. Ka vienkārši negāja valmieriešiem tie momenti, tā kā neveicās. Daudzi to arī tā kā nozīmē, par ko mēs vēl parunāsim tēmu par laukumiem Latvijā tieši florbolā, ka vienkārši negāja tā kā Sāc Valmieras komandai uz šī koka laukuma, kas ir Sāc vienīgajiem tieši LV Floorball līgā. Tad varbūt tas kaut kādu nopietnu es nedomāju. Spēlē, ne? Man vispār nepatīk daudzas komandas par šito čīks, tā kā arī dažiem spēlētājiem tāds, kāpēc mums jāspēlē virslīgā uz koka laukuma. Bet tā kā Sāc komanda nav tā, ka viņi tikai uzvar mājās šajā sezonā. Viņi arī ir uzvarējuši daudz izbraukuma spēles šo sezonu tieši uz Gerflora šī laukums, ko jau var teikt spēlē visas komandas. Un daudzām tomēr ir tas, ka kāpēc mums jāspēlē pret tādiem uz koka laukumu, bet es uzskatu, ka tas nav liela problēma, ka floorball jau arī lielākoties daudz spēlētāji ir sākuši tieši uz koka laukuma. Bet man šeit jaunākās paudzes, kas ir virslīgā spēlē 7, 8 gadi, bet viņiem ir sanācis daudziem spēlēt uz koka laukuma. Bet nav gadījumā tā, ka vismaz cik es tur komentāros dažādos sociālajos tīklos lasu, ka tas sintētiskais laukums daudz to izceļ, ka tas varbūt ir tāds veiksmīgāks, ērtāks, mīkstāks varbūt kaut kādā ziņā. Es tev pilnībā piekrītu, ka tagad jau viss spēlē uz Gerflora Latvijā. Pāris gadus atpakaļ tieši nebija vēl daudzām komandām šis sintētiskais laukums, sāk lēnām pāriet. Bauska nesen arī pārgāja uz sintētisko.
Sāc, jā, šobrīd tāda vienīgā komanda palikusi ir. Bet par to mēs varam parunāt, pastīties par spēlēm, kas šodien bijis noteikti. Jo es domāju, ka mēs mūsu skatītājiem vienkārši vēlas to stāstīt. Varbūt tie, kas nav ieskatījušies Latvijas Florbola Savienības mājaslapā par tiem rezultātiem, pastāstīt kādi bijuši rezultāti. Un pagājušā nedēļa LV Florbola līga sākās tieši ar Sāc komandas spēli šajos te ādažos, kuras stāstīju. Un Sāc komanda pārspēja vienīgo Rīgas komandu RTU Rockets ar rezultātu 11-4. Un Sāc atkal izcīnīja savu kārtēju uzvaru. Tā kā labs sniegums ādažniekiem, prieks par viņiem. Tātad tas nebija īsti nekāds pārsteigums. Jā, es uzskatu, it kā jau teicu, ka bija līdzvērtīga spēle, tīpaši RTU Rockets, kas iepriekšējā spēlē, kā jūs pieminējāt, tātad rekurā Kocēna Rubenai 9 uzvaras 2 zaudējumi. Viens no šiem 2 zaudējumiem Rubenas komandai bija pret RTU Rockets komandu nesen Kocēnos, kas bija tāds, manuprāt, lielākais pārsteigums šo sezonu. Wow. Jo Rockets pirms tam bija tikai viena uzvara, kas ir tāda tehniskā uzvara. Ļoti interesants stāsts. Jā, pastāst. Es varu pastāstīt, jā, tad bija spēle RTU Rockets Ķekavā. Es teikšu, es neesmu redzējis, bet tu saki tehniskā uzvara. Tad es minēšu uzreiz jau, ko tas varētu nozīmēt. Varbūt kaut kas ar formas tārpiem nebija, piemēram, kārtībā. Tāpēc ieskaitīja, varbūt vienādas krāsas. Formas tārpi, bet nē, laikam nē. Par to 2 minūtes bija tikko arī Latvijas-Igaunijas līgā, kas smieklīgs atzīmības, kad iznāca Lielvārdas un Igaunijas komandas Jogeva abas ar melnām getrām, un tad uzreiz iedeva 2 minūtes viesiem. Bet nē, kaut kas cits. Jā. Nu, tad tur bija tā, ka spēle noslēdzās, Ķekava uzvarēja, es tagad neatceros konkrēti kādu rezultātu. Bet lūk, Ķekavas sastāvā protokolā parādījās spēlētājs. Nē, tur bija tā, ka bija spēlētājs, bet viņš pat nebija protokolā tā kā pieteikts. Jā, un uzreiz, kas tas vispār ir. Un lēma Latvijas Florbola Savienības tiesa šī disciplinārā komiteja, kad piespriedīsim tehnisko zaudējumu par šādu sniegumu. Tikai tāpēc, ka bija ierakstīts kāds, kurš nebija uz vietas. Jā. Un kas arī ļoti interesanti, kad šo sastāvu vispār nepildīja sekretariāts, bet to gāja pildīt Ķekavas treneris. Bet tā drīkst vispār? Nu, virslīgā es domāju, ka tas tā nav jādara, ka tu atnes sastāvu un sekretariāts ievada. Nu, skaidrs. Man kaut kā tā aizdomīgi liekas, ka kāds gribēja speciāli sabotēt. Kāpēc tad tāda kļūme radās vispār? Manuprāt, vienkārši tas varētu būt kāds netīšām izdarīt to. Kaut ko ielikt numuru, kā steigā, tā teikt, pēdējā brīdī viss tiek kliegts. Un tā bija pirmā uzvara šajā sezonā Rīdzniekiem RTU Rockets komandai, bet es jau teicu, ka ir arī otrā uzvara pret Kocēnu Rubeni. Šo spēli arī pats skatījos tieši, ļoti labi nospēlēja Rockets komanda pret Kocēnu Rubens, kā jau teicu, otrais zaudējums viņiem bija tikai šajā sezonā. Un kas vispār interesanti, Rubeni savu pirmo zaudējumu piedzīvoja sezonas sākumā pret UBK Sāc komandu, tātad no ādažiem. Un arī ādaži varbūt nebija tās prognozētas lielākais sniegums šajā sezonā. Bet Sāc komanda šobrīd atrodas tieši 6. vietā. Tad jau diezgan augsts tomēr. Jā. Bet, negaidīt pat augstu. Jā, es domāju, ka mēs varam pievērsties nākamajām spēlēm, tātad, kas tika aizvadītas. Irlavas komanda pārspēja mājās Ķekavas komandu. Irlava vispār tāds šo sezonu pārsteigums. Man ļoti patīk, kā spēlē irlavnieki. Labs sniegums tiek rādīts, un šajā spēlē pret Ķekavu viņi bija iedzinējusi rezultātu 0-3, bet viņi spēja atspēlēties, kas, manuprāt, arī tāds bieži notiek florbolā, sporta veidā. Manuprāt, futbolā, hokejā tas būtu daudz sarežģītāk atspēlēties. Nav tik bieži, bet jā, irlavnieki vinnēja, kas ir ļoti interesanti. Pašās beigās, 5 minūtes līdz spēles beigām, 2 vārtus guva jaunais spēlētājs no Irlavas Konrāds Mednis. Viņš nav tik liels līderis Irlavā, bet tas, manuprāt, arī tā interesanti, ka jaunais spēlētājs pēkšņi spēlē spēles beigās un izvelk komandai uzvaru. Izceļ visu komandu. Gan arī tā kā tu Itālijā, savā ziņā. Nē, tur ir pilnīgi cits stāsts. Kaut kādā mērā, ka pateicoties vienam cilvēkam, tomēr. Jā, ja tā skatās, tad es to piekrītu. Jā, tā tas ir. Bet tādi ir tie komandas sporta veidi, tomēr, ka visi ir kaut kādā ziņā vienlīdzīgi un visiem ir. Liels spēks un liela ietekme ļoti izmainīt to spēles rezultātu. Vai par labu, vai arī par sliktu. Bet prieks dzirdēt, ka šis bija tāds pozitīvs, labs piemērs. Jā, noteikti palīdzēs viņam arī Mednim ir šajā sezonā. Karjerā palīdzēs. Tā Konrāds Mednis, kur ir. 8. gadā dzimis viņam 12 spēlēs, 5 vārtus un 3 piespēles. 8. gads. Es 8. gadā sāku 1. klasē iet.
šķiet, ka man bija 8. vai 7. Man liekas, ka man bija tāpat. Tā kā, tas dažreiz tā interesanti pastīties. Arī, piemēram, kurās līgas lielajos turnīros. Es tagad arī 8. gads, protams, kad es biju Itālijā, Milānā, tagad atbalstu AC Milānu komandu. Un tur viņiem arī debitēja pirms 2 nedēļām. 8. gads čalis, 15 gados iziet vienkārši Itālijas Serie A un kļuva viņš vēsturē par jaunāko spēlētāju. Un tāds, wow, vienkārši 15 gados un tu izēja laukumā. Tāds, tev vēl skolā jau spēlēt. Tas normāls, tur nauda iet kontā. Jā, bet vispār liekas, ka tagad arī citos sporta veidos, tajā pašā futbolā, basketbolā varbūt mazliet mazāk, bet ka parādās aizvien jaunāki un jaunāki spēlētāji. Man arī tas pārsteidz. Tas prieks, ka tiešām ir vēl šie jaunie sportisti, kas tiešām jau izsitās tik augstu. Jā, bet labi, par jaunākiem sporta veidiem mēs varbūt varam parunāt citos raidījumos. Trešā spēle, ko es vēlos pastāstīt šajā nedēļā, pagājušajā nedēļā, kas norisinājās Ulbruka, ļoti pārliecinoši viesās pārspēja Bauskas komandu rezultātu 14-3. Daudziem varbūt, kas nav tik ļoti iekšā florbola, prasa, kāpēc liels rezultāts, bet tie, kas jau sako, zina, ka Bauskai ir parasti šādi lieli rezultāti zaudējumi. Bauskai ir vienmēr viņa virslīgā, bet viņiem grūti iet bieži ar šādi lieli rezultāti. Bet nav tā, ja tu saki, bieži tas tā ir, tad kā tu domā, viņiem nav tā psiholoģiski grūti pēc tam spēlēt, ja ir tie lielie cipari. Tā nav tā kā tāda kaut kādā ziņā trauma, tavuprāt? Es domāju, ka Bauskā jau ir daudz pieraduši pie šiem lieliem rezultātiem, bet nav tā, ka viņiem tik slikti iet. Viņiem šo sezonu ir arī uzvaras Baušķiniekiem. 2 uzvaras 12 spēlēs, 5 punkti. Jā, šobrīd ir pēdējā vieta LV Florbola līgā, bet tāpat viņi var paņemt punktus par Tertiju Rockets. Pārsteigt to pašu FBK Sāc komandu, lai gan man šķiet, ka jau abas spēles aizvadīt, ka tas vairs neizdosies. Jā, Sāc jau bija 2 spēles pret Bausku, tas viņiem neizdosies. Bet kādam lielajam varbūt viņi var iekost. Tad tomēr uz augšu viņi varētu pacelties vēl uz kādu, 10. varbūt. Jā. Nē, vismaz. Vismaz pa vienu vietu augstāk. Bauskai ir 5 punkti, Rocketiem 6 punkti. Diezgan līdzvērtīgi abas komandas cīnās. Bet pēc tam jau gan ir tā starpība lielāka. Tad ir 15 ķekavai. Jā, un tas jau tur ir tas pagājušā sezona nebija pārspēles, bet tad tur ir tā, ka parasti vienmēr bija 12 komandas virslīgā. Pirms 2 sezonām Liepājas Kuršs vairs pateica, ka nespēlēs tātad virslīgā. Un viņš šobrīd spēlē pirmajā līgā. Un, piemēram, pagājušā sezonā pirmajā līgā vinnēja Leģions Grobiņa komanda, tātad no Grobiņas. Un Grobiņa tātad bija iespēja spēlēt virslīgā automātiski, bet Grobiņas Florbols atteicās tātad spēlēt. Kāpēc? Cik es sapratu, tur tātad bija tas, ka viņi vienkārši saprata, ka varētu sarežģīti veikties, tāpēc viņi paliks labāk pirmajā līgā spēlēt. Ka viņi varētu neuzvarēt? Ka baigi grūti varētu iet. Bet, kas zina, tas varbūt ir tāds viens no daudziem variantiem. Cits, piemēram, teica, ka finansiāli nevarēja tā kā spēlēt. Domāju, diezgan ticams variants. Tā kā, kas zina, bet tad paturpinot par šo spēli, 14-3 kārtējos punktus Ulbrukas sastāvā šajā spēlē. Tad iekrāja Matīs Kristians Morozovs, tāpat arī Kevins Šmits. 4 punktus šajā spēlē arī Kristaram Babrim, bet rezultīvākais spēlētājs Ulbrukas komandā ir tieši Kevins Šmits ar 28 punktiem. Bet labākais vārdu guvējs ir Rolands Kovaļevskis, kuram statistika ir 24+3, 24 goli un 3 piespēles. Vienā spēlē tātad? Nē, tas ir par sezonu. Vienā spēlē, es domāju, pat 24 komandas, daudz komandas nevar iemest vienā spēlē. Pat Latvijas tieši nevar ielaist 24 golus. Tā kā Kovaļevskis spēlēja Somijā vairākas sezonas, viņš šodien atgriezās Ulbrukas komandā, manuprāt, viņš bija. Tu pateikšu, ka sezonas prom. Pēdējā sezona viņam virslīgā bija 2021. Gada sezona. Tā bija tāda saraustīta Covid sezona. Daudz kas tā tad nenotika. Jā, un sezona tika atcelta oktobrī, un viņa tikai atsākās ap martu. Jā, ap martu viņa atsākās. Es atceros, pats komentēju Ulbrukas spēli pret Irlavu. Tā kā viņš bija pēc tam devās prom uz Somiju un tagad atgriezās atkal Ulbrukas komandā. Atgriezies tātad krietni spēcīgāks, pieredzējušāks. Kovaļevskis jau iepriekš virslīgā daudz punktus guva. Tā kā, jā. Skaidrs. Pastāstīšu par Lekrings Lielvārdas spēli. Šo spēli arī rādīja tiešraidē. Tātad Lekrings izcīnīja uzvaru rezultātu 9-4. Manuprāt, vienmēr interesanti pavērot, ka šīs divas komandas spēlē. Un tika uzvaras. Lekrings šajā spēlē 4 punkti Edgaram Puriņam. Viņš pirms tam spēlēja Stalbas Pārgauju. Tāds labs florbolists arī Latvijas izlasē spēlē.
tieši tagad stāstīja par spēli Latvijas-Šveici. Pagājušajā gadā pret Šveici vīriešu čempionātā mēs ceturtdaļfinālā zaudējām Šveicē 1-3 un Puriņš guva vienīgos vārdus. Tā bija tāda līdzvērtīga spēle. Un ar to arī noslēdzās pagājušā nedēļa. Pastāstot, kas tev tāds likās interesants, kas wow. Tāds. Noteikti par to rezultatīvitāti, par tiem daudzajiem. Kā ar lielu rezultātu, jā? Ne tik ļoti. Arī tas, ka ir liela rezultāti, bet tas, ka ir tomēr profesionāli spēlētāji, kas var arī gūt pietiekami daudz rezultātu, kas savā ziņā dažreiz, kā arī tu teici, izceļ komandu, kas izmaina šo spēles ritējumu beigās vai vidū. Tas man liekas ļoti interesanti. Pavērot, kā mainās tā spēles dinamika. Tīpaši tādiem cilvēkiem, kas varbūt ne tik ļoti fano par vienu vai otru komandu, bet, kad viņiem paprasa, kā pusēt, viņi saka, es esmu par labu spēli. Tad viņi tiešām var pateikt, ka tā bija laba spēle, jo izskatījās, ka viss iet vienai komandai vairāk par labu. Beigās viss pēkšņi izmainījās un uzvarēja otru komandu. Protams, kā tāda dīvaina eksperta, viegli jau ir tur runāt un teikt, ka, kas tad tur gūt kādu golu. Protams, tas nav viegli, bet ir tomēr ļoti interesanti redzēt arī tādus skaistus tos vārtu guvumus, skaistas kaut kādas kombinācijas, piespēles, protams. Es domāju, ka tas tur arī ir diezgan daudz bijis, tīpaši šiem te pieredzējušajiem spēlētājiem. Un par to es pilnībā piekrītu. Kad ir tā, manuprāt, daudzās pilsētās, varbūt Rīgā ir tā, ka tie, kas varbūt nesako tik ļoti neatbalsta Rockets komandu, viņi atradīs tieši to komandu virslīgā, ko atbalstīt. Pat viņiem nav nekāds sakars ar to pilsētu, bet viņi vienkārši atbalstīs, jo patīk tā spēle, ka viņi redz rada labu florbolu. Un arī daudziem aiziet vienkārši florbolu virslīgā. Man, piemēram, kā žurnālistam neitrālam, man gribas redzēt to ātro spēli, es tur nevienu neatbalstu. Dinamika, daudz golus. Tas, manuprāt, patiks vairāk skatītājiem. Bet šonadēļ kopumā virslīgā, pateikšu, 1, 2, 3, 4, 5 spēles tiks aizvadītas. Šodien viena spēle jau tieši 5. decembrī ir Ulbrika tieks ar RTU Rockets komandu. RTU Rockets, kā jau teicu, atrodas 10. vietā, Ulbrika ir 3. vietā. Tāda liela atšķirība. Ir. Ulbrika vēl spēlē mājās, bet viņiem priekšrocība būs viņu fani. Jā, noteikti vairākumā. Jā, bet kas ir vispār interesanti, ka jau es teicu, RTU Rockets pirms 2 spēļu kārtām vinnēja Rubenu, kas atrodas 1. vietā. Kas zina, varbūt var vēl vienu brīnumu paveikt. Kāpēc ne? Viss ir iespējams. Tad pēc 3 dienām, 8. decembris, tā, manuprāt, ir piekdiena. 3 spēles tiks aizvadītas. Ķekava tiksies ar Lielvārdu Fatpaipu komandu. Manuprāt, arī tāda interesanta spēle varētu norisināties. Bauska spēlēs pret Irlavu. Irlava noteikties atkal pēc saviem 3 punktiem tabulā, tā teikt. Jo ļoti labi Irlavnieki spēlē, bet, kas zina, Bauska var pārsteigt, jo, kas interesants par Irlavu, Irlava virslīgā spēlē tikai 4. gadu un vienmēr tika likta ar Bausku vienā tā teikt apakšējā grozā, bet šobrīd jau var redzēt, ka Irlavnieki tiešām ir izauguši, pareizi sakt, ka par viņiem prieks. Lekrings spēlēs pret Valmieras komandu. Arī, manuprāt, būs ļoti interesanta spēle, jo Lekrings Valmiera vienmēr ir bijušas tās top komandas virslīgā, arī vēsturē daudz tādas vēsturiskas spēles viņiem bijušas. Un CSIS spēle ir, piemēram, pie tam CS Valmiera, tas ir blakus, tikko arī bija pirms mēneša spēle Lekrings pret Rubene. Un tie ir vieni tādi sīkstākie pretinieki, un pat Latvijas televīzijas sporta studija bija aizbraukusi sižetu uztaisīt, kā tur viss tas ir. Tas jau kaut ko nozīmē. Jā, ar tiem visiem asumiem apmēram laukumā, ka tur bija riktīgi asa spēle. Bet vispār man liekas, ka tur vidzemē, tajās pašās Cēsīs un Valmierā, ka tur tā krietni nopietnāk visam tam seko līdzi. Varbūt, ja es nemaldos, tad krietni sanāk tā vēsture ir, vai tā nav? Tā ir, jā, jo tieši Kocēnos, Cēsīs un neatceros pēkšņi vēl bija 3. pilsēta, kur vispār sāk rakstīties tie florbola centrs Latvijā, tieši augšā tur vidzemē, kuras veidoties šie visi pirmie spēlētāji. Un kas bija interesanti, tagad, kad Kocēna Rubenes treneris, tātad Jēkabsons un CS Lekrings treneris, tātad Malkaus,
ka viņiem jau arī tas vēsturiskā saikne bija, ka viņi jau arī tur teica, ka pirms spēles apmēram jūt, ka vēdrā kaut taureņi vienkārši ir. Tu zini, ka šodien mēs spēlējam pret šo komandu, tādu, kur vienmēr bija šis vēsturiskie visi asumi. Tu var jau tagad prognozēt, pareģot, kas un kā būs. Un nedēļa tātad noslēgsies ar Kocēnu Rubenu pret Talsu komandu, kas, manuprāt, būs pat interesantākā spēle, jo šobrīd tās divas līdervienības. Un vienmēr spēlē pirmā pret otro vietu, tas vienmēr sportā ir tāds wow. Un viņām arī par vienu spēli mazāk pašlaik, cik es skatos. 11 tikai bijušas. Punktos visiem priekšā ir. Jā. Tā kā tas ir par LV Floorball līgu. Tā kā jūs skatītāji droši varat rakstīt, kas jums patīk tieši par virslīgu. Varbūt kaut ko varam vairāk pastāstīt, varbūt kaut ko mazāk runāt. Tā kā noteikti. Vai droši izsakiet varbūt arī kādas savas prognozes par šo te tabulu, kā tā varētu mainīties, kurš varētu uzvarēt, kurš ir jūsu favorīts? Jā, un turpināsim. Mēs jau pieskārāmies par laukumiem. Par laukumiem jāparunā, jāsaprot vairāk. Kas notiek ar tiem laukumiem? Jo, kāpēc tauta tik ļoti cepjās par šo jautājumu? Jo es sapratu no tā, ko tu pirms tam teici, ka varbūt tas nemaz nav tik ļoti neietekmē to spēli. Bet atkal citi cilvēki, viņi savukārt aizstāvēt to viedokli. No vienas puses tas ir svarīgi. No vienas puses saprotu, ka daudziem ir tā lielā ietekme, ka viņi ir pieraduši trenēties un spēlēt visu laiku šī sintētiskā gerflora, tāda zilā, zaļā laukuma, kurai komandai ir, dažām pelēks ir. Tad pēkšņi viena komanda ar koka laukumu ir tāda, un daudziem tas nepatīk. Bet ko es arī novēroju, ka komandām varbūt pirmajā periodā neiet tik viegli tieši, kad viņi spēlē uz šī koka laukuma. Bet pēc tam kaut kā aiziet tā spēle viņiem. Jau sākt kontrolēt bumbiņu, arī piespēles precīzāks ir, ka nelākā tā bumbiņa vairs tik ļoti. Un ka tā spēle aiziet. Un par to dažas komandas cepjās, ka tad ir viena šī komandas sāc komanda, tāds, kāpēc viņiem tātad ir koka laukums, kāpēc viņiem nav sintētiskais. Bet es, piemēram, to nesaskatu vispār kā tādu problēmu. Jo ir, es jau teicu, spēlētāji daudz, kas spēlējuši šī koka laukuma. Tā nav tik liela problēma. Es pieņemu arī, ka tomēr pati tā laukuma ierīkošana arī izmaksas ziņā droši vien atšķirās. Protams, jā, tas arī ir. Bet es ticu, ka FBK sāc kādu dienu arī tādu, viņi spēlē Ādažu vidusskolā, ka viņiem arī kādu dienu būs Gerflors. Es tam ticu. Komanda arī pirms 3. gadu spēlē tikai virslīgā un ļoti labi spēlē. Tā kā es ticu tam. Bet tas arī gadījumā nenozīmē, ka ir tas mīkstais laukums, tas Gerflors, ka tad to var izmantot tikai florbolam. Nevar, piemēram, spēlēt basketbolu. Jo koka laukums, tad tur var viegli transformēt to zāli, arī spēlēt to pašu basketbolu, varbūt citus kādus sports. Sintētiskā spēlē florbolu un volejbolu telpu. Jā. Tad tomēr pielietojums būtu arī gadījumā, ja kāds tur pamato to ka tad tikai florbolam, nekam citam. Es esmu dzirdējis no basketbolistiem vai no telpu futbolistiem, ka viņiem tieši ir jāspēlē šī sintētiskā, un tas rada problēmas. Tieši basketbolā jāspēlē tikai sintētiskā laukuma un visu laiku pieredzi pie koka. Tad apmēram tas pats tikai pretējs, ka vienai komandai mums ir tagad sintētiskais laukums, un kas tagad arī smieklīgi, ja tā paskatās. Tad divas halles principā būtu vajadzīgas, lai viss tā korekti izdarītu. Katrai pilsētai patīk, ka mums ir dažādi sporta veidi un ka nevaram pielāgoties. Bet, es ticu, ka sāc komandai arī būs Gerflors kādu dienu, un viss tur būs kārtībā, un cilvēki daudz necepjās par šo. Tad, ja šī laukumi un vēl pierakstīts par tiesāšanu, ir, kas ir to tiesāšanu? Ko tu esi dzirdējis par tiesāšanu? Kāpēc par to vajadzētu parunāt? Viss ir slikti. Tā es esmu dzirdējis. Ļoti daudz nesaprotamu lēmumu, neskaidru. Daudz tādu gadījumu varbūt arī, kad nav nekādu lēmumu bijuši. Un vispār jautājums arī, kā tiek izvēlēts? Kuri tiesneši tiesās, kuras spēles? Kā vispār var kļūt par tiesnesi? Pastāst man vairāk, kas notiek? Zini, kā es te tūlīt pastāstīšu. Vienīgā līga, kur es spēlēju Rīgas atklātais čempionāts florbolā, bet vienkārši tiesneši nosvilps visu laiku. Es tur pat daudz parunāšu. Bet es varu izstāstīt ļoti interesantu gadījumu. Tagad bija pirms mēneša spēle. FBK sāc 1. līgā. Viņi spēlēja pret Igaunijas komandu Jogeva. Un tad sāc komanda izdomāja, ka viņi taisīs tātad protestu. Ka tā tad neies vispār uzbrukumā, ka paliks savā aizsardzības zonā un metīs bumbiņu visu laiku ārā. Tāpēc, ka iepriekšējā spēlē FBK sāc spēlējušais treneris saņēma sarkano kartiņu no tiesneša tikai tāpēc, ka viņš piecēlās kājās, ka viņa komandas guva vārtus.
Viņš pat nedavās laukumā, par ko var piešķirt vēl viens soļus. Viņš piecēlās kājās, bet viņš ar to tiesnesi jau bija tik ļoti sakasījies, ka tiesis vienkārši viņam parādīja sarkano par to, ka viņš tikai piecēlās kājās. Nu, lūk, un ar daudz atgriežušies šādi gadījumi, un Sāc komanda šo te pateica, ka viņi vienkārši protestēs šādi. Labākais bija tas, ka man tā spēle bija jākomentē. Kādu domā, ar kādu rezultātu spēle beidzās? Nu noteikti liela rezultāta. Diezgan liela. Jā, tur neviens nebija. Es nezinu, divcipāri pilnīgi noteikti. Tas skaidrs, jā. Sākās varbūt ar 20. Vairāk. Vēl vairāk, 30. 33-0 LBK sācā piekāpās Jogevas komandai, kas bija ļoti interesanti, ka pirmās 5 minūtes Jogevas saprot, kaut kas nav kārtībā. Nevar būt tā, ka viņi uzreiz paņem bumbiņu un met ārā. Arī kaut kāds moments bija, ka skrien tā, un spēlētājs no sāc vienkārši pagriežās un skrien atpakaļ uz aizsardzību. Tad pēkšņi Jogevas spēlējušais, viens no līderiem, arī Latvijas izlasē Pēters Freimans, viņš arī tagad ir tiesnesis. Viņš prasa tiesnesim, kas notiek. Viņš bija tieši tas pats tiesnesis, kurš iedeva to sarkano kartiņu. Un tad viņš saka, tad vienkārši taisa šādu protestu par to, ko es izdarīju pagājušajā nedēļā. Un arī sākumā, es arī saprotu, Igauni čaļus, viņi ir cēlušies agri no rīta, tā spēle sākās 12. Un agri bija jāceļās un atbrauc, un vienkārši šāds te notiek. Bet kas man ļoti pēc tam patika, ka Jogevas spēlētāji paši jau riktīgi smējās. Es domāju, ka viņiem jautri jau bija forši. Tur sapratu, ka mēs varam pie punktiņiem šeit tikt individuāli. Tur bija smieklīgi, ka visi bija tikuši pie punktiem, bet tur viens spēlētājs nebija. Un, komanda nopelnīja bullīti. Tad, protams, dod tam spēlētājiem, lai viņš pirmo neiemet visu pārti. Bet pēc tam teikt pie vēl viens iespējas, un viņam saka, ej, met. Un pēc tam viņš iemet, un visi baigi priecājās, ka viņš tieši iemet, un visi spēlētāji ir tikuši pie punktiem. Un tas bija tā forši. Bet, tiesneši šogad paturpinot ļoti daudz dažādas lēmumus vienkārši lemt, kāpēc tāds noraidījums ir piešķirts. Kāpēc vispār netiek nosildīts dažās situācijās, un daudzi par to cepjās. Bet vai tur vispār kaut ko var darīt? Teiksim, komanda vai treneris redz, ka arī līdzjūtēji noteikti piekrīt ar savu reakciju, ka tomēr diezgan nepamatot izskatās. Jā, kaut ko var darīt. Kas bija ļoti interesanti, pēc tam tā bija pirmās līgas spēle, Sāc komandai, un vakarā viņiem bija virslīgas spēle. Un šis spēlētājs, Pēters Freimans, viņš pēc tam tiesāja šo spēli. Un ļoti labi notiesāja. Tiešām ļoti labi bija notiesāta spēle. Tā kā varbūt šādi tiešām ar šādiem protestiem vairāk ejot. Bet nav nekādas iespējas tur sūdzēties, kādam augstāk stāvošam. Es nezinu, noteikti, ka augstāk stāvošam tur var ko darīt, bet ko tu vari darīt pabļaut spēlēs. Un tā pabļaušana, tas jau saprot, tas neko nepalīdzēs. Tiesasim, tas jau būs baigi forši, ka rekur visi bļauj tāds, var uzkūdīt vairāk, tāpēc tas nevienkārši ir jāklusē, jāmēģina spēlēs vienkārši tā bļaušana, neko nepanāks, jo mēs arī, labi, tas pats, kur spēlēt, kā Rīgas atklātajā čempionātā, tā kā tur jau, saprotams, arī bieži vien nepatīk tā tiesāšana. Un arī sākumā visi tur bļāvām, saprot, nav jēgas vairs bļaut. Bet vismaz attieksme jāparāda. Jā. Bet, es domāju, ka mums pašiem interesanti arī būs paskatīties citas spēles, kas iesāja šī podkāstu turpinājumā visu laiku. Un, tad mēs varbūt varēsim atkal atgriezties pie šīs tēmas, ja kaut kas atkal interesants būs noticis tiesāšanā. Kaut kāda tiesneša sezona, varētu teikt, kad es pievēršu uzmanību. Bet es vēl pieminēšu vienu tādu teicienu, man liekas, ko es kaut kur biju dzirdējis, ka tiesnesim nevienmēr ir taisnība, bet viņš vienmēr ir tiesnesis. Jā, tā daudz saka, tiesnesim vienmēr ir taisnība. Bet par florbolu es domāju, ka mēs varam tā noslēgt, un varbūt, ja mums lielākais tieši par florbolu varam ieskatīties, kodos varbūt netik ļoti saistīti ar florbolu, citus sporta veidus parunāt par futbolu, tā teikt. Tikko bija spēle Latvijā Andora, laikapstākļos interesantos. Tieši tā, tas varbūt nav tas, kas pirmais ienāk prātā, un turklāt tieši dāmu spēle tā bija. Un spēle tika aizvadīta zem klājas debesis. Tiešām ļoti sniegotos laikapstākļos ziemā. Man liekas, ka sniegs pat sniga arī tajā dienā spēles laikā ne tikai bija. Un tāds, manuprāt, diezgan aktuāls jautājums arī, cik tas īsti ir pareizi tomēr. Šis jau nav nekāds tomēr ziemas sporta veids, futbols. Jā. Nē, zin kā, šosezona sākās virslīga martā, bet Latvijā sniegs tajā brīdī. Un bija interesanti, ka
spēle bija Valmierā, Valmiera pret RFS, un viņi spēlēja sniegā. Bet šeit Rīgā sniega tik traki spēle, no Hānas vidusskolas vienkārši tika atcelta. Un tā ir viena no 2 spēlēm, kas tika atcelta šajā sezonā, jo nevarēja vienkārši nošķūrēt šo sniegu. Un tik stulbi, ka Liepājas, viņi spēlē pret Liepājas komandu Metas. Un Liepāja bija atbraukusi tātad, un vienkārši baigi grūti gāja. Vienkārši viss bija sniegā. Un, kas zina, tā diezgan gadās Latvijā ar tiem laikapstākļiem. Nekad nevar zināt, ka tas sniegs būs. Jābūt gatavam uz visu, bet tomēr šķiet tā negodīgi. Pasties uz treneriem, pasties uz skatītājiem. Visiem viņiem ir biezas ziemas jakas un šalls un cepurs. Kas vēl interesanti, kā spēle pret Andoru, kur mums ir Andora geogrāfiem un tām sniegu pirmo reizi būtu redzējuši. Tā varētu skatīties. Bet vismaz labā ziņa, ka mēs taču uzvarējām. Mēs uzvarējām, jā, tas ir galvenais. Mums sievieši izlaiž tieši šodien. 5 bija spēle. Es pat neesmu pasties, kā viņām gāja pret Maltas komandu. Es to ātri uzmetīšu aci. Jo, manuprāt, jā, ja mēs uzvaram šodien Maltu, mēs tad kvalificējamies tātad nākamajai šai Nāciju līgas kārtai, kur ir Latvija D grupa. Mēs zaudējam 2-1, tātad 2. vieta grupā. Nu, neko vēl esam nākamajās kārtās. Tātad, un labāks laikapstākļus noteikti arī vēlēsim, lai jāspēlē būtu ar īsto balto bumbu, nevis tumšo. Par talpu futbolu šajā nedēļā. Talpu futbols arī tā interesants atcēlis diezgan Champions Leagues Final Four gandrīz tika sasniegts. Riga FC spēlē pret Barcelonu, bet talpu futbolā. Jā, un daudz, kas varbūt pat nemaz nebija dzirdējuši par telpu futbolu, tagad iespējams par to runā. Jā, es arī biju šokā, ka Jelgavā pilnas tribīnes bija tā kā, wow. Kur spēlē Rīga, Jelgavā, nevis Rīgā, un diezgan labi viņiem tur gāja, tomēr, cik es sapratu. Tika uzvarēts pirmās 2 spēles, Francijas, Itālijas čempionu, un kas labākais, ka abās spēlēs izšķirošajā pēdējā minūtē tika iesist uzvaras vārti. Tur viena vārda deficīts. Un beigās gan nepaveicās Barcelonai zaudēts 2-3. Tas gan, bet arī tur tik maz pietrūka. Un jāpiemina noteikti Portugāles Rikardiņo Latvijas sastāvā. Kurš šovasar satiku, viņu bija bildi uztaisīt. Tāds, wow. Tev pat izdevās viņu satikt. Jā, pats komentēja arī talpu futbolu pirmo reizi šovasar. Jo viņš gan tāds augumā diezgan īss, bet šis jau nav basketbols. Tā kā svarīgāk tas, kā viņš kustās un sit pa bumbu un dod piespēles. Jā, bet žēl, ka neizdevās mūsiem tikt šajā Final Four, bet interesanti pastīties talpu futbolu. Bet vēl pa lielo futbolu es vēlos parunāt. Eiropas čempionāta 2024 grupas tika paziņotas. Tad kopumā 6 grupas, vēl 3 komandas tiks noskaidrotas, kur iespēja Igaunijai iespējams spēlēt. Kad Igaunija pēdējo reizi ir bijusi pie tādas iespējas? Latvija ir bijusi pirms 20 gadu apritēs tieši nākošais gadu vasarā, ka Latvija spēlē pēdējo reizi. Bet par šīm grupām parunājot, tas uzreiz, kas acīs krīt, ir B grupa, nāves grupa, jo vienmēr katrā turnīrā, manuprāt, būs tāda nāves grupa. Un B grupā Spānija, Horvātija, Itālija un Albānija. Bija ļoti daudz mīmu sataistīt par vienkārši Albāniju. Vienkārši visādos iespējamos veidos, ka bēdīgi, ka viņi ir starp šiem grandiem lieliem. Bet tā sakrits. Viņi jau paši neizvēlās, ka mēs spēlēsim ar šo valsti. Kurām izlasēm tu parasti sako līdzi atbalsti? Tā kā man ir bijusi iespēja padzīvot kādu laiku Ungārijā, es pilnīgi noteikti pasekoju līdzi Ungārijai. Tas man tā vairāk intereses pēc. Noteikti arī Vācijai. Vācija jau arī diezgan spēcīga, Čehijai, bet Turcijai, protams, arī, bet vairāk tomēr Ungārijai. Jo tur, kā jau mēs tur runājām, diezgan arī spēcīga tā kultūra, gan līdzjutēji, gan spēlētāji, gan visi tie grūtie vārdu uzvārdi, viņiem īpatnēja valoda. Jā, Ungārija, tiešām tas, ko arī runāja par līdzjutējiem, bet man, piemēram, būs ļoti interesanti pazīties B grupā Horvātiju un Itāliju, jo es vienmēr par Horvātiem esmu bijis, un Itālija man tas tāds pēdējā laika, kad es tieši jau stāstīju, biju pusgadu Itālijā dzīvoju, ka būs tāda interesanta spēle Horvātija-Itālija. Un kas vēl interesanti, man ļoti patīk, kā Slovēnija, ka ir iekļuvusi 2. reizi vēsturē Eiropas čempionātā. Viņi tur nav bijuši daudzas gadus, un Slovēnija man ar tādu tuvu valsts, jo ne tikai Itālijā, bet arī esmu dzīvojis Slovēnijā. 2,5 gadus. Galvaspilsētā? Ljubljanā, jā. Tā kā man ar viņas prieks būs redzēt.
Vispār man liekas, tāds ātrs stāstīns, ko iestarpināt. Tad, kad es dzīvoju Ungārijā, tad mēs aizbraucām ar pāris draugiem tieši uz Ljubljanu. Un, ko mēs tur darījām? Mēs nepētījām pilsētu. Mēs aizgājām uz vietējo futbola spēli. Uz Olimpiju, Ljubljanā, Diemžēl es neatceros. Mēs zaļās formās spēlējām. Jā, man liekas, ka bija tā komanda, jā. Jo mums likās, ka būtu interesanti paskatīties, kā viņiem tas viss notiek. Un mēs, noteikti ne mēs, jo mums tur bija starptautiska vide. Es biju vienīgais no Latvijas, bet man likās ļoti interesanti, ka cik tiešām tā kultūra tur ir aktīva, ka fani atbalsta un kliedz un visādi plakāti un saukļi un dedzina tur dažādas tās, un rada dūmus. Petardas met. Petardas, met tieši tā. Nē, es to piekrītu. Latvijā tiešām pietrūks mums šis tā teikt, tas, kas ir dienvidos, bet vēl skatītājiem tāda interesanta lieta, ko mēs darām. Mēs izveidojuši viens otram tādu mazo sporta viktorīnu, lai pārbaudītu viens otru sporta zināšanas. Mēs to tātad darīsim katru raidījumu. Un, es varbūt varēšu sākt ar savēju. Es ceru, ka es neizgāzīšu. Jā, kā es pat tev uzreiz tādus divus tu vēlējies tādu vieglu vai sarežģītāku? Tad man viens tikai ir jāizvēlās, jā? Mēs varbūt arī varam ļoti ātri, jo tas ir vairāk ar geogrāfiju. Stāsts ir sarežģīto, un tad pārēj pie vieglā. Labi, tad pasaules čempionāts futbolā sievietēm pieminējām raidījumu sākumā, ka ir sācies. Tad tev man ir jānosauc 23 valstis, kas ir spēlējušas šajos visos 14 pasaules čempionātos futbolā. Es tev iešu vienkārši tā chronoloģiski. Ir tātad 6 valstis, kas ir piedalījušās visos 14 pasaules čempionātos. Labi, es sākšu ar to, ko es skaidri zinu, ka Skandināvijai diezgan labi vietas. Tātad tur droši vien ir bijušas, man liekas, ka pat visas Skandināvijas valstis, gan noteikti Zviedrija. Jā, Zviedrija jau vislabāk iet. Somija. Noteikti Dānija. Dānija nebūs. Nebūs Dānija? Nē, Dānija nebūs. Labi, Somija ir... Norvēģija, jā. Vēl 3 valsts jānosauc. Es tev varu pateikt, priekšā tā nav Skandināvija, šīs 3 valstis. Vēl es zinu, ka ļoti labi iet Singapūrai. Singapūra arī nebūs. Singapūra vienkārši šogad čempionātu uztaisīja, un daudziem ar šeit Singapūra top valsts, bet nebūs. Varētu būt Kanāda. Kanāda arī nav. Kanāda mums hokeja, daudziem ar šeit zina, kā Kanāda hokeja īsti beigļi un forbols, tas arī nebūs. Mums bija Latvijas spēle forbola nesen pret šo spēli, pret tā valsti. Šveice. Jā, Šveice. Vēl 2 valsts jānosauc. Viena var pateikt, vienmēr katru gadu ir top 4, un otra, kādu domā? Tur varētu būt kaut kāds pārsteigums, ne? Nē, tās ir. Mums kā ģeogrāfs pateikt, hokejā labi spēlē, futbolā labi spēlē šī valsts. Vācija? Tuvu Vācijai valsts ģeogrāfiski. Nē, man liekas, tev jāsaka konkrēti. Labi, es pateikšu šo valsti Čehiju, bet viens vēl gan jānosauc. Kādu domā, kura vēl starp šīm 5 valstīm ir tāda, kas tiešām ir bijusi katru gadu? Es jau baigi skatītos Amerikas, bet nē, tas noteikti ir Eiropā, vai ne? Mūsu zeme. Latvija! Latvija ir spēlējusi visu 14 pasaules čempionātu. Es arī vispār biju izbrīnīts, ka jau no 97. gada vienmēr mūsu dāmas ir bijušas. Daudzi, kas varbūt nosoda Latvijas izlases, var paskatīties, ka mēs esam starp 6 valstīm, kas katru gadu spēlējuši. Tas jau ir ļoti labi. Jā, labi, tad ir viena valsts, kas spēlējusi 11 reizes, tu šo valsti jau nosauci. Vienreiz. Kur tu no visām 11? 11 tas ir daudz, tas taču ir daudz, vai ne? Jā. Turbūt tāpat Kanāda vai ASV? Nē, tās valstis nebūs. Nē. Tu sauc 2 tur Eiropas valstis. Viņas pat var tagad arī nosaukt. Viena ir 11, viena ir 9 reizes. Tu šīs Eiropas valsts var pieminēt. Viena ir no Skandināvijas, viena tu Čehijai. Tad tu Čehijai. Tur jau ir vairāk variantu. Tas ir ģeogrāfijas. Varbūt var atvērties un karti tā kā forši Eiropas. Jā, tā būs vieglāk. Tā būs atver, Eiropas karti, jo, lielākoties viss ir no Eiropas izlases. Pēc daudziem ir par to rītdienas spēli Japānu. Florbolu tur spēlē Japānu. Mums arī šodien gāja caur tam sastāvam. Tur ir dažas tādas, kas 6 reizes, 5 reizes spēlējuši pasaules čempionātos.
Tu Čehijai. Polija varētu būt. Vai drīzāk tāpat Vācija, kur es jau pieminēju? Jā, Vācija ir 11 reizes un 9 reizes Skandināvijas valsts. Tad tā būs Somija, laikam. Somija jau nosauc 14 visas. Somija bija 14, redz, kā. Vajag vairāk sakot līdzi, tad nebūs. Somija ir bijusi visos. Tu nosauc tādā visām Somija, Zviedrija, Norvēģija. Viena ir ar 9 reizēm, kas nav visos piedalījusies. Norvēģija. Nē, Norvēģija ir starp. Norvēģija ir starp. Pagaid, nespīdzini man, saka man priekšā, kas tā ir par valsts. Tā ir Dānija. Tā ir Dānija. Jā. Es zinu, kā mazākā. Es tev teicu sarežģīti, varbūt ejam pie vienkāršākā. Jā, bet labi, nekas. Tas vienkāršākais ir tāds, kad ir kļuvušas kopumā 8 rīkotāju valstis ir bijušas pasaules čempionātam florbolā sievietēm. Un tev ir jānosauc šīs 8 valstis. Ir 2 valstis, kas rīkojušas 3 reizes pasaules čempionātu sievietēm, 14 kopumā. Un tu šo sauc par vieglu jautājumu, Labi, es nākamreiz pateikšu, tā ir vienkāršāk. Es kaut ko mēģināšu atbildēt. Nē, bet zini, te vairāk uz geogrāfiju tāds. Bet noteikti kāda no tām ir arī ārpus Eiropas, pareizi? Nevarētu jau būt, ka viss Jā, ir viena valsts, kas ir ārpus Eiropas, tieši kur šogad notiek čempionāts. Vai tik tā nav Singapūra? Singapūrā ir bijuši 2 pasaules čempionāti. Ir 2 valstis, ir 3, un šīs valsts jau mēs saucām ar tādām top, kas vienmēr ir spēlējušas šos pasaules čempionātos. Zini, kā florbolā nav tur baigi plaši, kad ir šīs top valstis. Es zinu, kā es teiktu. Zini, ir jāiemācās florbolā šis 4-nieks, un ir 4-nieks, un tad ir Latvija. 4-nieks, tātad Zviedrija, Somija, Čehija, Šveice. Skandināvija tātad, un Šveice. Un Čehija. Tas ir vienmēr jāatcerās, ka šīs 4 valstis vienkārši vienmēr tās dominantais. Es tev tikko pateicu visu priekšā apmēram. Es jau būtu minējis, ka Zviedrija labi. Jā, Zviedrija ir bijuši 3 pasaules čempionāti kopā rīkot, un vēl viena ir rīkojas 3 reizes. Bet arī man tev kaut kas ir jāpajautā. Nesties. Labi, es nākamreiz tiešām. Bet es varu pastāstīt vienkārši, ka Šveice ir rīkojas 3 reizes pasaules čempionātus, tad Somija ir rīkojas 2 čempionātus, Singapūra ir bijuši, un vienreiz ir rīkojas Dānija, Čehija, Slovākija, un arī Latvija ir vienreiz rīkojas 2001. gadā. Tas gan bija sen. Jā. Jācer, ka varbūt papildinās to skaitu. Bet es esmu gatavs dzirdēt tavu Viktorīnu, tavus jautājumus. Man ir tāda krietni iespējams vieglāk jautājumi. Jā, bet to nekad nevar zināt. Taisnība. Kāds, piemēram, ir rekords bijis kilometru stundā ziņā, cik spēcīgi ir tikusi raidīta tieši florbola bumbiņa? Kā tev šķiet? Tu pajautāji. Bet es tev došu kādu hintu. Te būtu ļoti brīnums, ja tu uzminētu precīzi skaitli. Ir līdzība tomēr ar hokeju, bet es pateikšu, cik ir bijis hokejam. Hokejam ātrākais fiksētais ātrums. Zeno Čara, kaut kas tāds. Hokeja ripai, tur ir bijis 184 km/h. Tomēr 4 hāramet, NHL no Slovākijas tas milzīgais. All-Star spēlēs bija kaut kas tāds. Es zinu, par kur tu runā, bet es nepiefiksēju. Tas nav svarīgi. Florbolā, es domāju, ka 140. Nē, tas ir. Es tev došu hintu, ka tas ir krietni vairāk nekā. Florbolā ir vairāk? Jā, florbolā ir vairāk. Kaut kāds 219. Tas jau ir tuvāk 200. 200 tas ir, 100 ziņā tas ir īstais, bet 205. 205. Wow, okay. Varbūt arī spēlētājs, kurš to meta, nav teikts. To gan es neesmu. To es arī skatītāji noteikti var pastīties, kurš tas ir. Labi. Šo es nezināju. Tad man teica, ka viegli jautājumu redzēt, nenosauc pirmo jautājumu. Sēdies 2. Mums abiem labi, ka mēs jau sēžam, jā. Es esmu apsēdies. Nestāv kā Dainis. Dainis sauc, jā. Bet labi, par to mēs arī varētu parunāt vēl kādā citā raidījumā. Bet otrs jautājums, kas arī likās ļoti tāds interesants, lai papētītu par tām pašām bumbiņām, kas ļoti ātri var lidot. Bumbiņas parasti, protams, ir baltā krāsā, un mēs visi zinām, kā izskatās, bet tāds ļoti jauks jautājums, cik tur ir caurumiņi šai bumbiņai, kā tev šķiet? Kādi 30 kaut ko bija? Tuvu.
32, es teikšu. Mazāk. 26. Jā, wow. 26. Es jau kaut ko atceros, bija kaut kas tāds jautājums dzirdēts. Tur bija īpašs stāsts par aerodinamiku un simetriju. Tur jau ir ne tikai tie caurumi caurie, bet arī tādas iedobītas, un vesela zinātne tur ir. Bet jā, zviedri, taisnība. Ok. Un vēl kāds jautājums? Nē, tas šobrīd laikam viss. Zināšu, bet es jau skatos, ka mūsu filmēšanas komanda būs apmēram zina mājās, ka mēs ir pārāk daudz tur tā maiņa. Zin kā, tur tie maiņa arī kādreiz jāiet no lauku. Kādreiz arī ir iespēja tik pārcelties uz trešo maiņu. Jo arī vienkārši mēs varam pāriet uz hokeju un mums būs iespēja spēlēt kā tās maiņas spēlētājiem. Bet jā, es teikšu visiem paldies, ka skatījāties šo pirmo epizodi no podkāsta 4. maiņas. Jūs noteikti varat rakstīt komentāros savus ierosinājumus, kas patika, kas nepatika. Gaidīsim. Par ko varbūt vairāk, par ko mazāk parunāt. Tā kā paldies visiem par skatīšanos. Ernsts Voļskis ar jums kopā bija. Jā, paldies. Edvards Kalniņš līdzās. Un tad līdz nākamajām tikšanās reizēm. Un mēs tad dodamies slidot Rīgas ielās. Jā, labi. Čau visiem. Čau.